Spēka treniņu pamati – vingrinājumi. Lai izvēlētos pareizos vingrinājumus spēkam, tev vispirms jāatbild uz vienu jautājumu. Kurā vingrinājumā tu vēlies kļūt spēcīgāks? Spēks ir specifisks kustībai, tāpēc tu nevari teikt, ka tu vienkārši vēlies kļūt spēcīgāks. Tev ir jānoprecizē, kurā kustībā tieši tu vēlies kļūt spēcīgāks. Pietupienā, atspiedienā uz līstakām, spiešanā guļus. Tikai tad, kad tu vari skaidri un gaiši pateikt, kurā kustībā tu vēlies kļūt spēcīgāks, tu vari sākt plānot savus treniņus. Un pirmais solis ir vingrinājumu izvēle. Vingrinājumu spēkam iedalās divās kategorijās – pamatvingrinājums un palīgvingrinājumi. Pamatvingrinājums ir pats vingrinājums, kurā tu vēlies kļūt spēcīgāks. Ja tu vēlies kļūt spēcīgāks spiešanā guļus, tad vistiešākais veids, kā to izdarīt, ir darīt spiešanu guļus. Tīri pašsaprotami, jo tu māci savam ķermenim radīt spēku tieši tajā kustībā, kurā tu vēlies kļūt spēcīgāks. Taču palīgvingrinājumi ir citi vingrinājumi, kas tev var palīdzēt kļūt spēcīgākam pamatvingrinājumā. Šie parasti ir vingrinājumi, kas trenē pamatvingrinājumā iesaistītos muskuļus vai attīst spēku kādā no pamatvingrinājuma kustības daļām. Ja tu vēlies kļūt spēcīgāks spiešanā guļus, tie varētu būt spiešana guļus ar plato vai šauro satvērienu, atspiedienu uz līstakām, spiešana guļus uz slīpā sola, roku iztaisnošana, krūšu fly un tā tālāk. Īsumā sakot, izvēloties vingrinājumus, tev ir jāuzdod viens jautājums. Vai šis vingrinājums ir vingrinājums, kurās vēlies kļūt spēcīgāks? Un ja nē, tad vai šis vingrinājums trenē muskuļus vai kustības daļas, kas ir limitējošie faktori vingrinājumā, kurās vēlies kļūt spēcīgāks? Katram vingrinājumam tavā treniņa plānā ir jāatbild jā uz vienu no šiem jautājumiem. Ja tu nevari savai omē paskaidrot, kā konkrētais vingrinājums tev palīdz kļūt spēcīgākam tavā mērķa kustībā, tad tev vajadzētu nopietni apsvērt, vai tam ir vieta tavā treniņa programmā. Ok, bet kā šo visu var pilotot praksē? Pirmais vingrinājums, ar ko tev vajadzētu sākt, ir pamatvingrinājums, jo ar to tu nekad nenošausi grējus. Kādu laiku šis pat var būt vienīgais vingrinājums tavā treniņa programmā, taču iespējams pienāks brīdis, kad radīsies nepieciešamība pēc palīga vingrinājumiem. Šis notiks tad, kad tu konstatēsi kādu konkrētu vājo punktu kustībā. Roku iztaisnošana spiešanā guļus, zoda pārvilkšana pāri stienam pievelkoties vai kustības uzsākšana no lejas pietupienā. Tad tu varēsi pievienot vingrinājumus, kas akcentē šīs kustības daļas. Spiešana guļus ar šauro tvērienu, pievilkšanās ar pauzi augšā vai pietupiens ar pauzi lejā. Vēl viens palīga vingrinājumu pielietojums ir muskuļu masas attīstīšana. Ja tavs pašreizējās muskuļu masas spēka potenciāls jau ir sasniegts, tu vari pievienot vingrinājumus, kas labāk attīsta muskuļu masu mērķu muskuļos. Tad gan es tev ieteiktu pāris mēnešus fokusēties vairāk uz palīga vingrinājumiem un mazāk uz pamatvingrinājumiem, jo muskuļu augšana notiek ļoti lēni. Īsumā sakot, ja tu neesi pārliecināts, ar ko sākt, sāc ar pamatvingrinājumu un pievieno palīga vingrinājumus tikai tad, kad tev rodas pamatots iemesls. Nesāc trenēties ar 10 dažādiem vingrinājumiem, jo tas vienkārši nav vajadzīgs. Sāc trenēties ar vienu vai diviem, un, ja rodas vajadzība, pievieno vēl. Ceru, ka šis video tev noderēja, un tiekamies nākamajā video par intensitāti. Čau!